apzināties to, ka tev ir nepieciešama palīdzība, tā jau ir puse no uzvaras. Ir lietas, kuras sākumā šķiet pilnībā nepieņemamas. Tad ar laiku sāc to pieņemt. Pēc tam te ir normā. Pēc tam to normu to attīstī līdz jaunajam virsotnam. Bet kā lai nebūtu, ir lietas, par kurām runāt ir visgrūtāk. Bet ja pats nevarī tikt galā ar savām emocijām, ar savām domām, savadīt jūtas, bāžas par nākotni. Ja katrs solis ir izaicinājums, kas gatavs tevi satiedzināt, ir jāmeklē spēku, lai tomēr sāktu par to runāt, lai saņemtu palīdzību. Sakot, kā psihologs, tam var palīdzēt. Labdien! Labdien! Lūdzu, es jūs klausos. Ir lietas, kas ir grūtas un smagās. Es nezinu, ar ko sākt. Kāpēc tad tu atnāci? Tavs laiks iet, ne jau mans. Sāc ar svarīgāko. Man besīt, ka uz mani visu laiku skatās vai neskatās vispār, tieši tā kā jūs tagad. Jūs varat saprast, ka man ir grūti? Kam ir viegli? Dzīve nav rožu dārzs. Spēr tik soli un sēdz. Neviens to neizdarīs tavā vietā. Tikai tad tu iesi uz priekšu. Jums viegli teikt. Man? Es esmu tāds pats cilvēks, kā tu. Man ir tikpat grūti, bet es iemācījos atdalīt svarīgāko no mazāk svarīgā. Iemācījos neņemt vērā citu cilvēku viedokli. Iemācījos, kā būt stiprai. Es sevi pieņemu un zinu, kas es esmu. Vai tu zini? Nē, tāpēc arī gribēju tikties, jo man vajag palīdzību. Super! Apzināties to, ka tev ir nepieciešama palīdzība, tā jau ir puse no uzvaras. Es nejūtos kā uzvarētāja, man nav spēka cīnīties. Ar ko tad tu cīnies? Nezinu, ar sevi. Tieši tā, un cīņa ar sevi nevar uzvarēt, tikai zaudēt. Tāpēc arī spēka nav. Ar sevi nav jācīnās, sevi ir jāpieņem un jāmīl. Tas ir tavs starts. Jums viegli teikt. Vēlreiz, es esmu tāds pats cilvēks, kā tu. Tu gribi būt laimīga vai negribi? Gribu. Tad kāpēc man tevi ir jāpierunā? Gribi būt gudrā? Mācies. Gribi būt stiprā? Sporto. Gribi būt laimīga? Celies un dari. Es daru, visu laiku daru, bet sajūta, ka tas ir pa maz. Mani neviens neslavē par to, ko es daru. Izskatās, ka to neviens neredz, un visiem ir vienalga. Redzi? Tā ir tā kļūda. Nedari to priekš citiem, darī to sev. Tā ir tava dzīve, tavs ceļš. Tev būs mājas darbs. Lai tu labāk varētu izprast sevi un savas vajadzības, atceries šos jautājumus. Kā tas ir tavas stipras puses? Ir svarīgi, lai tu nejūties ierobežotā. Analizē savas emocijas, savas reakcijas uz dzīves grūtībām. Ir jāsaprot, kas tevi virza uz priekšu, kas tev visvairāk motivē. Tu nevarēsi mainīt citus cilvēkus, bet tu vari mainīt savu attieksmi pret viņiem. Tev par sevi ir jārūpējas. Gan emocionāli, gan fiziski. Fokusējies uz pozitīvo pieredzi, kas tev rada visvairāk prieka. Ir svarīgi pieņemt izaicinājumus, iesaprot, kas tev visvairāk biedē un kā ar to tikt galā. Komunikācija ir nozīme, ko tu vari darīt, lai citi tev vairāk saprastu. Un, protams, turpini mācīties, turpini sportāt, turpini dzīvot un darīt to priekš sevim. Es iemācījos atdalīt svarīgāko no mazāk svarīgā. Iemācījos, kā būt stiprai. Evelīna Gilīte.